būvniecības sezona ir pilnā sparā un ir īstais laiks sākt ar jumta nomaiņu. Veternit piedāvā 5 dažādu izmēru loksnes, sākot ar pašām mazākajām, kas ir gotika loksnes, beidzot ar 2,5 metrīgajām Agro XL loksnēm. Šodien esam ieradušies objektā Siguldas pusē, kurā varēsim lieliski redzēt vienu no risinājumiem. Sveiks, Mārci! Čau! Es skatos, ka šajā objektā esat tikuši tālu uz priekšu. Kas bija lielākie izaicinājumi šajā objektā? Šādām lauku viensētām lielākā problēma ir vecums, tātad sasēties, mūris, mūrlata, vēl kaut kas. Un tad, lai varētu uzlikt jaunu smuku jumtiņu, mums vajag dabūt taisnu plakni. Tad tas risinājums ir saucamā protezēšana. Tautā noteikti zina, ko tas nozīmē. Tātad pie vecajām spārēm liekam klāt jaunas spāres un dabonam foršu plakni, taisnu, līdz ar ko tālāk atkrīt problēmas kaut kādu līmeņošanu un tā tālāk. Uzliekam jaunas spāres, liekam virsū plēvi, latojumu un montējam foršo gotiku. Tad šī nama saimnieks izvēlējās Eternit gotikas šķietcementa viļņotās loksnes antracīta krāsā, kas ir arī jaunums šī gada. Šis ir segums, kurš atgādina dakstiņu. Ja, vizuāli. Klasisko viļņoto dakstiņu. Jā, viļņoto, kas ir, dakstiņš, kā mēs zinām, ir jumtu etalons, jā, viena no augstākajiem punktiem, un šis ir izcila alternatīva vizuālā ziņā, funkciju ziņā, pilda tādas pašas funkcijas kā dakstiņš, bet, protams, viņš būs izdevīgāks. Uzskaitot materiāla labās īpašības, ir ne tikai plaša krāsu izvēle, bet arī materiāls ir ugunsdrošs, kluss, nerada kondensātu, elpojošs, un attiecīgi šīs loksnes var arī uzmontēt paša spēkiem. Šis ir viens no tiem retajiem vispār segumiem jumta pasaulē kā tādiem, kurus tiešām var likt pilnīgi viens cilvēks. Nav. Un arī pasūtot šo jumta materiālu, mēs nodrošinām pilnu komplektāciju. Tas ir pašas loksnes, skrūves, kores lentas, vējmalas, pretputnu aizsardzības karnīs, arī notekas sistēmas varam piekomplektēt klāt. Difūzijas membrāns, tā kā principā pasūtot pie mums var saņemt pilnu komplektu. Vēl kas ir milzīgs pluss, ka loksnes ir pilnībā sagatavotas, montāžai ir nogriezti stūri un attiecīgi jau sagatavotas skrūju vietas. Jumta starts mums sākas noteka, lāsena saucamā karnīze un putnu barjera, aizsarga barjera saucamā. Ja. Ārkārtīgi svarīgi ir viņu likt pareizā virzienā. Ja. Kā redzat, šeit viņa uzgulsies loksne un jūs redzat, viņa ir cieta. Lai te pafilmēt, es nevaru te roku iebāzt. Ja mēs uzliksim viņu otrādāk, tad roku varēs iebāzt, bet ārā vairs nevarēs dabūt. Mums ir 2 caurumi šiem loksnēm. Ja. Kā redzat, kur ir apakšcaurumi, kas ir kaut kādi 10 cm no apakšas un augšas caurumi. Katrā ziņā nekad neliekat. Otrādāk, ja to var redzēt, šis caurums būs šaurāks. Apakšas caurums vienmēr ir lielāks, lai viņš ieiet iekšā, skrūve droši un kas vēl var kaut ko bišķiņ paregulēt. Ja? Tagad parādīsim mazu paraugu demonstrējumu. Dari pats. Ja? Sanesam jau kaut kādu daudzumiņu, cik varam. Sagatavojam, saliekam šādi droši uz latojumu. Ja? Kā redzat, sols mums atļauj brīvi salikt diezgan daudz un diezgan ērti. Ja? Kāpjam virsū. Lielākais izaicinājums šeit, protams, kā jau minējām, bija dabūt šo jumtu taisnu, tātad dabūt plakni līmenī. Ja? To mēs panācām ar protēzēm, viss ir skaisti. Tālāk difūzijas membrānas montāža. Obligāti prasība šiem segumiem, ja? Kam nepieciešama difūzijas membrāna? Tīri kā papildus drošības kārta, slānis. Ja citiem jumtiem, tīpaši metāla jumtiem, difūzijas membrāna izmanto kā kondensāta novadīšanu, tad šī gadījumā nē, jo gotika nerada kondensātu. Tālāk, teiksim, ārkārtīgi svarīgi, protams, ir latojums un latojuma solis. Ja tur mēs pieļausim kļūdiņas, tad gadīsies problēmas. Ja? Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, kā jau Valdis minēja, 46 cm mums ir solis. Katru latojuma rindu mēs šaujam pēc krīta striķa. Nedrīkst izmantot šī gadījumā kaut kādus šablonus, ja, jo pastāv iespēja, kad nobīdīsies latojums. Tāpēc katra rinda tiek šauta pēc striķa viena puse, otra puse, nošaujam, skrūvējam klāt. Tādā veidā vēlamais koka biezums minimums, kādu mēs izmantojam, šim segumam ir 50 x 50. Tālākais punkts, kā redziet, mums loksne beidzās tieši ar latojumu augšu. Ja? Un tā ir arī tā vadlīnija. Ja? Ja mums sakrīt koks ar augšu un
skrūvi caurums ieiet smuki iekšā, tad jūs zinat, ka jums viss ir perfekti. Viss ir pēc montāžas instrukcijas un jūs saglabājat garantiju. Ņemam loksni, kā redzat, ļoti viegli. Un liekam virsū. Pirmais stumjam un atrodam mūsu punktu. Super. Šeit mums ir līdz ar latojumu un skrūvējam pirmo skrūvi klāt. Redzējāt, cik droši, brīvi, bez neviena putekļa. Kad šī skrūve ir iekšā, tad mēs pārbaudam otru sāniņu. Kā redzam, mums ir bišķiņu uz augšu, mums vajag bišķiņu pasist uz leju. Lūk, viņa ir vietā. Ja mums šī skrūve ieiet brīvi, tad mēs zinām, ka viss ir ideāli perfekti pēc montāžas instrukcijas. Manuprāt, ārkārtīgi vienkārši. Ja, daudz segumu, kas prasa daudz zināšanu. Šeit ļoti vienkārši. Izlasīs montāžas instrukciju un tu zinās, kā šo jumtu likt. Ļoti vienkārši, draugi. Izstāstīšu tagad mūsu risinājumu, kā mēs vispār tie sākotnēji punkti, kādi ir mūsuprāt pareizi no montāžas puses. Ja. Ļoti daudz to dara tieši atgārni, ja. Uzliek sākumā segumu un tad domā par tekni un vējumā. Tas ir nepareizi, dārgie draugi. Mūsu gadījumā, kā mēs to darām? Pirmais mēs uzliekam tekni. Ja mums ir gatavs latojums, tad mēs montējam noteku. Uzmontējam noteku, tad mēs liekam šo te detaļu svarīgo. Ļoti svarīgu detaļu, ko arī starp citu daudzi izlaiž. Lāsene saucamā. Karnīza lāsene, 2 nosaukumi viņai ir. Ja, uzliekam to. Tad mums ir obligāti svarīga detaļa, kas arī pirms seguma ir vējmala. Vējmala mums nestāv uz seguma, jo ļoti daudzi viņu balsta tieši uz segumu. Skrūvē klāt pie seguma, kas arī ir nepareizi. Kā redzat, mūsu gadījumā šeit nav nevienas skrūves. Ja? Viss ir smuki, jo vējmala mums stāv uz vēja dēļa. Redzat, ja? Viņa mums balstās uz dēļa, kas ir stingri, forši, mums nekas negrib, vējš viņu nepūš projām. Un, kas ir svarīgi, viņi pilda funkciju un arī izskatās labi. Ne? Jo tad, kad liek uz jumta, bieži vien tās vējmalas ir šķības, burbuļainas un nesmukas. Šādā variantā viss ir pa skaisto, un tad, kad mums ir salikta tekne, vējmala, karnīze, putnu sietas, tikai tad mēs montējam segumu. Tātad kopsavilkums tāds. Ļoti labs materiāls, viegli montējās, laicīgi plānojot, var arī ļoti ātri šo segumu saņemt objektā. Attiecīgi atsūtot arī mums visus projektus, veiksim aprēķinus līdz pēdējai skrūvei, un tad, principā, atliek tikai montēt. Manā pieredzē nav bijis neviens pasūtījums, kurā kaut kas būtu pa maz vai kaut kas trūcis, tā kā šie džeki zina, kā rēķināt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts.